Netālu no Rujienas jau 20 gadus kāda rosīga ģimene atjauno Oleru muižas kompleksu. Nodibinājuši biedrību un pārņēmuši ēkas no kolhoza, savulaik jaunieši uzsāka lēno atjaunošanas procesu. Tagad, pēc gadiem, uz vietas palikuši tikai zemīšu pāris. Kārlis vada mēbeļu galdniecību Zaļās pēdas, bet Ieva ir Rujienas pašvaldības attīstības daļas vadītāja. Mums ir idejas visu laiku. Es vienmēr brīnos par tiem cilvēkiem, kas nezina, ko darīt. Ja man kaut kā pagarinātu dienu vai dotu vēl blakus darba rokas, tas ir tik daudz interesantas lietas, ko tu vari pats izdomāt, radīt, gal galā beigās uztaisīt teātri ģimenē vai vēl kaut ko. Muižas attīstīšana abiem ir hobijs, tāpēc nodibināta biedrība Oleru muiža. Katru vasaru muižā tiek rīkoti klasiskās mūzikas koncerti. Tas bija tik ļoti skaidrs jau no paša sākuma, kad ir jārīko dažādi pasākumi un kad gribās to kultūras dzīvi tieši šeit. Gan nevar viss būt tikai pilsētā, ka vajag arī, lai ārpus tās notiek. Muiža pārņem zemīšu dzīvi arvien vairāk. Brauc turisti, brauc citi muiža apsaimniekotāji, un muiža veidojas par informācijas centru veco muiža restaurācijas un apsaimniekošanas jautājumos. Vidzemē rosās darbīgi un radoši ļaudis. Vai tie būtu jauni uzņēmēji, tautas darbinieki vai senatnes restaurātori. Jūs jutīsiet, ka vidzemniekiem viss pa spēkam. Vidzeme. Ceļš ved augšup.